Ir lietas, ko vajadzētu ievērot lietojot internetu, lai viss būtu droši. Vispār tās jau ir elementāras lietas, bet ja nu gadās kāds lauķis, kam internets ieies otrā atnākšana, tad šoreiz parunāsim par drošību internetā. Pirmais drošības noteikums. Nekad neizpaud savu personisko informāciju. Nekad, ne šodien, ne rīt, ne vakar, nekad, varbūt pirmdien, vispār nekad. Personiskā informācija ir adrese, uzvārds, telefona numurs, personas kods, bankas informācija, acs krāsa un arī tavs mammas, brālēna, draugs, svētnieka, istabas biedra, suņa, bijušā saimnieka kaimiņu vārds. Šo informāciju var izmantot cilvēki, kas zog identitāti. Vispār tā ir forša lieta, ko darīt, jo, lai kaut ko tādu paveiktu, jābūt nenormāli gudram, bet vispār tā darīt nevajag, jo var gadīties, ka nosodz identitāti kādam idiotam, kam patīk japāņu mūtenes, anime un kura personīgajai dzīvei nav nekādas vērtības un... Es aizmirsu, ko es ar to gribēju teikt. Otrais drošības noteikums. Nevajag ticēt nevienam. Internets pārsvarā ir piepildīts ar uzmanību meklējušiem neattīstītām dzīves formām, kas bieži izliekas par citiem, lai tikai izliktos krūtāki. Bet kā mēs visi jau zinām, viņi ir nekas un nekad nekas arī nebūs, jo sēžot visu dienu pie interneta neko nevar sasniegt. Ja nu vienīgi pāragru radikulītu un garīgu atpalicību. Bieži vien pieauguši slimi cilvēki izliekas par maziem bērniem, lai iepazītos ar citiem bērniem, un tas nav tāpēc, ka bērnībā viņiem trūka rotaļu biedru. Ceturtais. Trešais noteikums. Netici visam, ko redzi internetā un neļaujies citu spiedienam. Internetu izmanto naida kurinātāji un rasisti. Tie ir cilvēki, kurus bērnībā atnesa stārķis, kas slimojas ar diabētisko retinopātiju un nesot bērnu ietricās otrā stāv logā, un acīm redzot šiem cilvēkiem bērnībā ir trūkusi vecāku mīlestību, jo vecākiem bija svarīgākas lietas darāmas. Tāpēc šiem rasistiem un naida kurinātājiem trūks loģiskās domāšanas un sapratnes par cilvēku dažādību. Tāpēc viņi sluna savu slimo naidu internetā un uzspiež to visiem, kam vien var, lai apslēptu savus psiholoģiskos kompleksus un nejustos vientuļi. Šie cilvēki bieži internetā ķer bērnus, lai varētu jau no mazumdienām mudināt būt naidīgiem. Manuprāt, valdībai vajadzētu lielāku kontroli par saturu internetā vai vismaz izķert visus šos galvās iztos naida kurinātājus un likt viņiem izdzert spaini benzīnu no rīta augošu sārkociņu. Ceturtais, ko vajadzētu ievērot, tā ir datordrošība. Ir daudz un dažādi cilvēki, kas cenšas pierādīt savu nožēlumu eksistenci ar datoru vīrusu kodēšanu. Viņi šos vīrusus rada tikai tāpēc, lai nodarītu kādam ļaunu. Labākais veids, kā pasargāties no šiem, ir lietot pretvīrus programmas. Protams, kvalitatīvākās programmas maksā naudu, tāpēc citi cilvēkam pusdienas uz galda ir svarīgāks par datoru drošību izvēlas bezmaksas programmatūru. Protams, tās arī dara savu darbu, bet bieži vien tikpat labi kā ezlis ar laustu kāju. Bet jāiztiek ar to, kas ir. Bet vislabākais veids, kā pasargāties no vīrusiem, ir tos nesaķert. Protams, ja tu to nesaproti, tad tev droši vien vajadzīga arī palīdzība apģērbties. Ļoti bieži vīrusi izplatās ar surrogātu pastu, ko mēs, normāli cilvēki, kur nedomā, ka valstī jātālinās no pārējās pasaules kultūras, latviskojot normālus un plaši pazīstams vārdus, saucam par spamu. Vēl viens izplatīts veids vīrusu izplatīšanai ir failapmaiņas programmas, jeb vienāda ranga tīkli. Bieži vien vīrusi tiek maskēti par populāriem failiem, vienkārši nomainot to nosaukums. Un šīs apmaiņas programmas nav ieteicams lietot, jo pusi no datiem tur ir autortiesībām. Piektais, kas it kā būtu jāzina lietojot internetu, ir kiberterorisms. Ķipa, cik es saprotu, tā ir iebiedēšana un draudu izteikšana internetā. Vienīgais, ko tu vari darīt, lai tevi tas neskartu, ir vispār nelietot internetu. Sacirst datoru gabalos, ielikt kastē, caurdurt kastē ar koka mietu, izšaut sudraba lodes, apliet ar sveitītu ūdeni un aizdedzināt. Pārpalikumu saprakt sveitītā zemē un uzbūvēt lielu akmens apli kā brīdinājumu visiem, kas uzdrīkstas tuvoties. Tad gan loģiskāk būtu vienkārši uzmanīties, kāds labs to apmeklē un ar ko saraksties un kādu informāciju izpauda. Skaitlis, kas nāk pēc 5 noteikums. Uzmanieties no datu ļaunprātīgiem izmantotājiem. Godīgi sakot, vienīgais, ko var iedomāties, ka ļaunprātīgi izmantot datus, ir paņemt cieto disku un sist kādam ar to. Vai izsist logu, vai zobus, vai arī izmantot zaktos datus naudas pelnīšanai, ignorējot autortiesības, kas savā ziņā arī ir ļaunprātīga datu izmantošana. Tāpēc datorā vajag ugunsmūri, lai ziemā būtu silti un lai urķi netiek tavā datorā pie taviem failiem. Ja nezini, kas ir urķis, iedomājies, kas ir urķēt degunu. Tagad iedomājies, ka kāds to dara ar tavu datoru un datiem. Bet par latviskotiem vārdiem parunāsim citreiz. 7. lieta, no kā jāuzmanās internetā, ir krāpnieki. Gandrīz katra stūra tu redzēsi reklāmas ar to esi laimējis, tu esi šīs lapas 999 apmeklētājs. Godīgi sakot, viņi daudz nemelo, bet vienīgais, ko tu esi laimījis, ir kredītkartes bloķēšana, naudas zudums no tā konta un kauns par to, ka bija tik stulbs uz visu mūžu. Šis reklāmas ir tikai reklāmas triki, lai piesaistītu apmeklētājs lapām, kas visbiežāk krāpjas un tam līdzīgi. Īsumā visu apkopjot, nezināmām personām neatklāj informāciju par sevi, neusticies cilvēkiem internetā, kurus nepazīsti, neļaujies rasistu un naida kurinātāju spiedienam un pie savu viedokļa. Sūti savu vai savu vecāku kredītkaršu informāciju uz manu e-pastu, lieto pretvīrus programmas un nevar vaļā e-pastu pielikums no nepazīstamiem cilvēkiem. Lieto ugunsmūri un nelieto latviskotos interneta un datorterminus un visbeidzot netici visām reklāmām, kas sola tev padarīt par nākamo Dalailāmu. Paldies!